Tikai dažas dienas pirms jaunā gada atnākšanas vēlētos ieskatīties, kas ir noticis Latvijā šogad un iezīmēt norises attiecībā uz nākamo gadu. Gads viennozīmīgi bijis pozitīvs. Tad Latvijā joprojām ir straujāka ekonomikas attīstība, sabalansēta, gandrīz visās nozarēs, iekšējais patēriņš aug būtiski ir atzīmēt. Tāpat arī mēs redzam, ka ir iespējams Latvijā vairāk darba vietas radīt visās nozarēs. Tā ir ļoti laba ziņa, kad ekonomikas struktūra mainās, aizvien lielāka nozīme kļūst tieši eksporta nozarēm, un tam tā arī būtu jābūt tuvākajos gados. Vēl ir redzams, ka inflācija ir ļoti zema Latvijā, un tas, manuprāt, ir svarīgs faktors, runājot arī par turpmākiem gadiem. Ja mēs paskatāmies uz valsts reputāciju, tā ir ļoti būtiski uzlabojusies gan kredītreitinga aģentūra acīs, gan investoru acīs. Un Latvijas paveikto novērtē ne tikai vienu gadu griezumā, bet vairāk gadu griezumā. Un arī tas atspoguļojās tuvāko gadu izaugsmes perspektīvās, kur Latvija ir starp pirmajām pozīcijām jebkurā skatījumā, jebkurā eksporta skatījumā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs redzam tādu pārliecinošu pēctecību. Budžets ir pieņemts, kurā ir daudz pozitīvu ziņu sabiedrībai, gan darba samaksas pieaugums, gan sociālās nevienlīdzības mazināšana, gan arī attīstībai ir nauda atvēlēta. Un Latvijai būs arī tuvākos gados viens no zemākiem budžeta deficītiem. Un Latvija ir starp tām dažām valstīm, tāpat kā Igaunija, Somija un Luksemburga, kuras ir spējīgas izpildīt šajā brīdī un tuvākos gados Maastrichtas kritērijus. Ceļš uz eirozonu mums ir bijis sarežģītāks nekā citām valstīm, ne tik daudz dēļ Latvijas norisēm, bet dēļ norisēm kopumā eirozonā. Bet mēs redzam, ka eirozonā sliktākais ir aiz muguras, ir bijuši ļoti daudz spēcīgi politiski lēmumi, notiek strukturālās reformas un eirozonā jau atsākās tuvākā laikā izaugsme. Latvija pārliecināta, ka mums būs ļoti sekmīga pārēja uz eiro, līdzīgi kā tas bija Igaunijā, un eiro būs ļoti spēcīgs instruments vai tilts, lai mēs turpmāk varētu radīt vairāk darba vietas, lai mums būtu vairāk investīcijas, lai mums būtu labāka un lielāka ekonomika. Un tas ir tas galvenais uzdevums nākamgad, lai mēs redzētu šo pārmantojamību un šo tādu spēcīgo dzinuli, kas būs eiro. Tāpat arī tuvākajos gados mēs redzēsim, ka varēsim skatīties to, ka ir iespējams darbspēka nodokli mazināt tādā lēnā progresējumā veidā, un viennozīmīgi no Finanšu ministrijas būtu vēlme redzēt stabilu, nemainīgu nodokļu politiku, kurā nebūtu iespējams zināmā mērā dažādi negaidīti manevri, kas rodās pirms budžeta pieņemšanas. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai Latviju runātu kā valsts, kurā ir konkurētspējīga vide, kura ir prognozējama, kurā paaugstinās kredītreitingu, par kuru visi runā un kurā labprāt nāk investori, kuru labprāt apceļo. Tas ir tas novēlējums mums visiem tiešām neapstāties pie sasniegtā, turpināt pragmatiski virzīties uz priekšu, un lai tas eiro ieviešanas brīdis atspoguļojas arī tālākā mūsu izaugsmē un labklājībai, kuram ikvienam no mums. Tas ir ļoti svarīgi. Tad ļoti stabili pamati ielikt un pēctecība ir viennozīmīgi vajadzīga. Lai mums ir izdevies nākamais jaunais gads, kurš šoreiz jau būs eiro zīmē, ar ļoti skaistām Latvijas eiro monētām. Paldies!